Lai uzzinātu, kā saules elektrostacijām sokas ar zaļās enerģijas ražošanu, uz sarunu esmu aicinājusi biedrības Saules enerģija Latvijai valdes priekšsēdētāju Alnu Bāliņu. Mēs atrodamies akcijas sabiedrības Latvenergo saules parkā Jaunciemā, kurš ir lielākais Rīgā. Taču tā jauda ir tikai 13,4 megavati. Kā izrādās, Latvijā ir tikai viens lieljaudas saules parks. Tas atrodas Kuldīgas novada Vārmes pagastā, un tā jauda ir 81 megavats. Jautājums nozares ekspertam, kāpēc līdz šim Latvijā ir uzbūvēts tikai viens lieljaudas saules parks, kas ir pieslēgts pārvades tīklam? Tas ir saistīts ar mantojumu, kas mums šeit Latvijā izveidojies. Pirmkārt, tas, ka Latvija vienmēr bijusi uztverta kā zaļa, jo mums ļoti daudz atjaunīgās enerģijas hesos, līdz ar to tās sabiedrības un politiskais pieprasījums pēc atjaunīgās enerģijas nebija pārāk liels. Otrs aspekts, kas neveicināja attīstību, bija tā slavenā OIK sāga, kur diezgan veikli atjaunīgā enerģija tika iejaukta iekšā procesos, kas neveicināja atjaunīgās enerģijas projektu attīstību. Un trešais ir, izrējot no tās politiskās vidas, no sabiedrības pieprasījuma, Latvijai nebija nekāda enerģijas stratēģija, kur mēs dosimies. Līdz ar to tirgus dalībniekiem un spēlētājiem nebija īsti skaidrs, ko mēs varam sagaidīt, un vai vērts šeit Latvijā kaut ko darīt ārpus tā, kas jau šobrīd ir. Nesen valdība ir apstiprinājusi enerģētikas stratēģiju līdz 2050. gadam, taču vairāki dažādi nozara eksperti ir atzinuši, ka tajā trūkst ambīcija, piemēram, attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu. Tas esot salīdzinoši neliels. Sakiet, vai arī attiecībā uz saules enerģiju šai stratēģijai trūkst ambīcija? Man jāpiekrīt tiem citiem ekspertiem, kas šādu viedokli ir pauduši. Ja mēs paskatāmies šobrīd to attīstības dinamiku, tad tie mērķi, kas ir nolikti 2030. gadā šajā stratēģijā, mēs Latvijā sasniegsim 2026. gadā. Proti, tur man šķiet, ka gāja runa par 2500 megavatiem saules elektrostacijas. Ja varbūt pat tik maz, tad es teikšu, ka nākošais gads, redzot to attīstību, kā šobrīd notiekās, mēs varam sagaidīt, ka būs kopumā apmēram 2500 jau. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka politikas veidotāji krietni vien iepaliek no tā, kā attīstītāji, kā biznesa redz iespējas. Šis gads, 25. gads, būs ļoti liels izrāviens. Mēs redzam, ka pie sadales tīkla ir šobrīd apmēram 700 megavati pieslēgti. Mēs redzam to, ka daudz attīstītāji attīsta projekts pie augstsprieguma tīkla. Ja? No tās publiskās informācijas, ko augstsprieguma tīkls publicē, mēs varam sagaidīt, ka apmēram 1600 megavati varētu tikt pieslēgti šogad un nākošajā kopumā. Bet ko tas reāli nozīmē? Ja jau nākamajā gadā mēs būsim sasnieguši stratēģijas mērķus, kas būtu jāsasniedz pēc 25 gadiem, tad ko tas nozīmē? Ka nozara vairāk saules parkus nebūvēs, ka viss apstāsies? Es teiktu, nē. Patiesi sakot, tas dzinējspēks ir nozare un bizness. Bizness redz iespējas, un viņš dara lietas, ko viņš uzskata par liederīgām, iespējamām un kurām dabiski ir ekonomiskais un finansiālais pamatojums. Tāpēc arī šobrīd ir sanācis tāds dīvaina situācija, kad uzņēmēji ir krietni vien skrējuši pa priekšu tam, kā politikas veidotāji ir domājuši. Droši vien, kad notiksies kaut kāda transformācija, biznesa redzēs jaunas iespējas. Droši vien, ka zināmā mērā mēs varam sagaidīt to, ka nosacīts piesātinājums no saules parkiem un saules enerģijas Latvijā iestāsies, bet varbūt tīri tikai no tāda sistēmas vadības viedokļa, bet nevis no biznesa, no komerciālā viedokļa. Kādas šobrīd ir nozares lielākās problēmas un arī lielākie izaicinājumi?
Es teiktu tā, ka joprojām mēs cīnāmies ar negluži ar politikas veidotājiem, bet vairāk jau nākošā līmeņa vadībā, proti regulācijas jautājumi. Un pirmām kārtām vissāpīgākais jautājums, kas jau ir publiski arī kaut kur jau izskanējis, ir balansēšanas jautājumi. Patiesi sakot, šobrīd tā situācija sanāk tā diezgan dīvaina. Mēs politikā un stratēģijā nosakam liels ambiciozs mērķis, bet darbības, ko veic regulatīvās iestādes, pārvades sistēmas operatori, ir patiesi sakot vērsts pret šiem te mērķiem. Un proti balansēšana, šis ir viens no tām pamat problēmām, kas lielā mērā liks uzņēmējiem piebremzēt savu lēmumu pieņemšanu par investīcijām, par jaunu parku investīcijām. Tie lēmumi, kas ir pieņemti jau par investīciju veikšanu, tie droši vien arī izpildīsies, bet par jaunu parku attīstīšanu droši vien, ka piebremzēs līdz tam brīdim, kamēr šis jautājums par balansēšanu netiks sakārtots. Kāda ir situācija mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā, saistībā ar šīm balansēšanas jautājumiem? Vai tur situācija ir labāka? Principā balansēšanas tirgus un sistēma ir vienota visā Baltijā. Lietuvā un Igaunijā viņi ir sapratuši to, ka viņiem arī strateģiskie mērķi ir atjaunīgās enerģijas ieviešanā, un viņi sapratuši to, ka balansēšana viens no problēmu jautājumiem. Līdz ar to viņi šos lēmumus ir nevis atlikuši, bet viņi izveidojuši tādā veidā, kas stimulē, kas neaptur attīstību. Proti Lietuvā šobrīd tiek apsvērts ļoti nopietni šīs balansēšanas izmaksas ielikt iekšā pārvades sistēmas operatoru tarifos. Lietuvā šis jautājums ir, man šķiet, ka ļoti saprātīgi izdarīts ir. Viņi liek graduāli. Šī gadā nebūs nekādas izmaksas, netiks likts uz attīstītājiem un operētājiem. Nākošajā gadā 30%, aiznākošajā gadā 60% un 2028. gadā 100%. Tas ļoti saprātīgs gājiens. Acīm redzot, mēs varam sagaidīt un cerēt, ka tas balansēšanas tirgus nomierināsies un cenas noies uz leju. Līdz ar to, teiksim, tas sitiens, ko Latvija saņems 1. jūlijā, atjaunīgās enerģijas projektu attīstītāji un operētāji un tirgotāji, viņiem tāds nebūs. Viņi varēs turpināt attīstīties uz priekšu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tie attīstības projekti un tā nauda, kas varētu būt nākus uz Latviju, viņi acīm redzot aizies uz Lietuvu un Igauniju. Kāda ir kopumā situācija Lietuvā un Igaunijā? Cik tur ir saules enerģijas jaudas apgūtas un kā mēs izskatāmies uz viņu fona? Ja mēs skatāmies šodienas bildi, mēs skatāmies ļoti švaki, bet teiksim, tā attīstības dinamika šeit šobrīd Latvijā ir straujāka nekā Igaunijā un Lietuvā, vienkārši tāpēc, ka mēs sākam no zemākas bāzes pret Lietuvu un Igauniju. Igaunijā šobrīd ir strādājuši 1300 MW saules elektrostacijas, Lietuvā 2400 MW elektrostacijas. Latvijā, kā jau jūs minējāt, ir knapi 80 MW pieslēgta pie austrumu tīkla un apmēram 700 MW sadales tīkla sistēmā. Jūs redzat to starpību, kāda ir. Kas šobrīd dominē saules enerģijas tirgu, raugoties no gan jau realizētajiem saules enerģijas projektiem, gan rezervētajām tīkla jaudām? Jāsaka tā godīgi, ka Latvijas investori ir krietni vien pasīvāki salīdzinot ar ārvalstu investoriem. Šobrīd tāds lielākais zināmais ir no Latvijas investoru puses ir ar Merito fondu saistīts saules elektrostaciju attīstītājs un operators Saules enerģija. Šeit viņam 60-70 MW ir uzstādīti. Ārpus tiem ir viens otrs Latvijas attīstītājs ar lielām ambīcijām, bet varbūt vairāk ar tādām verbālām, bet teiksim, tādi, kuri spējīgi attīstīt un kas attīst un kas spēj arī nofinansēt šīs attīstības projekts, ir ārvalstu uzņēmēji.
tepat kaimiņu energokompānijas Ignitis, varbūt Enefits zināmā mērā. Un tad uzņēmums, ko es pats personīgi pārstāvu, European Energy, IB Vogt, Vācijas uzņēmums, ir uzņēmumi arī no Skandināvijas, tā kā ļoti daudz ārvalstu investori. Un cik tas vispār ir svarīgi Latvijas ekonomikai, ka šeit attīstās vietējie ražotāji, vai tam nav nozīmes, no kurienes nāk investīcijas? Es jau esmu tāda liberāla tirgus piekritējs. Varbūt, ka latviešu uzņēmēji ir aktīvāki kādā citā nozarē un liek savu naudiņu. Bet, jā, mēs varam runāt, ka tā peļņa aiziet ārvalstu investoriem. Tas ir patiesībā vienīgais, ko ārvalstu investori iegūst pretstatā vietējiem investoriem. Bet tas attiecās uz jebkuru nozari. Dabiski būtu priecīgāks redzēt vairāk Latvijas uzņēmējus un attīstītājus darbojoties šajā nozarē. Kad tiks nodots eksploatācijā nākamais lieljaudas saules enerģijas parks? Kas ir tā attīstītāji, kādas jaudas un kur tas parks atradīsies? Šobrīd ir zināmā mērā tāds sprints. Ir ļoti daudz, kas ir uzsākuši jau būvniecības procesu, ja, kā es jau minēju, apmēram 1600 megawati ir gan no pieslēguma viedokļa skatoties, ir būvniecības procesā. Man šobrīd ļoti grūti pateikt, minēt kādu konkrētu, bet kādā ziņā tas būs, kā izskatās šobrīd, tas visdrīzāk būs ārvalstu investors. Kaut gan arī mēs redzam, mūsu nacionālais čempions Latvijas Energo ir braši atspēries un šobrīd attīsta šeit 250 megawatu saules parku, arī uzsāc būvniecību Kurzemē. Bet kāds varētu parādīties jau šogad? Vai? Pēc tādiem mūsu aprēķiniem apmēram 500–600 megawati tiks pieslēgti pie augstsprieguma tīkla šogad. Kādi 3–4 projekti visdrīzāk tiks pabeigti. Skaidrs, liels paldies par interviju. Lai veicās! Paldies!